cenšas automašīnas mikro izdzīvošanā. Un tā, mums šogad ir 3 braši kungi. Tūlīt arī 2 vārdos arī iepazīstamies. Vārds, uzvārds, vieta. Mans vārds Jānis Karitonovs, esmu no Ogas rajona. Nu, šodien ir jāpadaudzās višķīt. Ok, tālāk. Andrijs Luters, Jelgava. Jelgava! Vai šeit ir kāds no Jelgavas? Nu, tas ir labāk. Kas tur vēl bija? Kas tur vēl bija? Ar to pietiks, ok. Tā, un šeit? Elvijas Ābols, Jelgava. Jelgava! Paldies! Paldies! Vai uzvar labākais? Viss kārtībā? Jā, viss ir kārtībā. Nu tad redzēsim. Tātad mikro izdzīvošana. Šeit Jelgavā inženieru dienesta 2014. Būtībā tuvojas izskaņai vēl šī disciplīna. Tātad pēc iestešu signāla būtībā arī varēsim sākt. Un ko tas nozīmē? Pārējās 2 mašīnas stāv. Sākamies karotīt, visi apstājās tie, kas vēl nestāv. Mikro izdzīvošana, tātad, dalībnieku skaits mums šoreiz nav tik liels, bet, galvenais, ka šī disciplīna notiek un varam just līdz saviem favorītiem šeit. Bāza tehniskā pauzīte šeit, rullīti un vai Andrijs ir vienīgais, kas brauc? Tiek paspiesta roka. Un vai mums jau nē? Tātad vēl notiek. Kārtīgs, pamatīgs frontālais trieciens. Un tātad nemaldos Ogrēnieša mašīna tiek pamatīgi iedragāta. Vai viņam izdosies to piedarbināt? Es tā nedomāju. Vai Jelgava ir uzvarējusi? Jā! Kurš par Andriju? Pieci, 4, 3, 2, 1 un mums ir uzvarētājs!
notiek auto izdzīvošanā. Un vai varam uzsākt? Mašīna vadināties izsūtināta no visām pusēm. Un ar to es nevarētu iesaistīt ar mašīnu. Tas ir tāds dzelzceļa veidojums. Nu redzam, kā tiek parādīts ceļš ābolam. Nu tātad. Nu redzam, kas notiek. Jā, gonga beidzās. Aplausi uzvarētājām. Mums ir uzvarētājs mikro izdzīvošanā. Tātad. Un tā beidzot arī apbalvošanas saruna. Izrādījās stiprāk par abiem brāļiem. Un būtībā ir kāds tas ir pasaulē.